Jā, labdien, cienījamie konferences viesi, ekscelences, nozares kolēģi. Mūsu kultūra nav mērām tikai tradīciju bagātībā, kultūras mantojuma vēsturē vai muzeja eksponātos. Kultūrai ir neizmērāma būtiska loma mūsu valodas attīstībā, mūsu dzīves kvalitātes un konkurētspējas izaugsmē, mūsu pilsoniskās apziņas veidošanā. Kultūra ir mūsu intelektuālās drošības jautājums. Un man nav jūs jāpārliecina par to, ka šajos starptautisko izaicinājumu laikos mums ir jāiegūt Latvijas drošībā. Latvijas kultūra ir dzīva un pieejama. Tā ir pastāvīgs darbs, dāvana, ko mēs nododam no paaudzes paaudzē. Tādēļ man ir patiesa gods ar jums šodien atzīmēt Latvijas skolas Somas pirmo 5 gadu jubileju. Šai programmai, kas vistiešākajā veidā sasaista mūsu vēsturi un tagadni ar Latvijas nākotni. Vairāk nekā 230 000 Latvijas bērnu un jauniešu katru gadu iepazīstas ar mūsu kultūras vērtībām un laikmetīgo mākslu. Šie jaunieši katru gadu ir piedalījušies kādā no vairāk nekā 10 000 kultūras norišu, ko palīdz īstenot Latvijas skolas Soma. Tā ir iespēja iepazīties gan ar Čaku un Šekspīru, tā ir iespēja skicēt un diskutēt, iespēja iepazīt gan seno kokapmatniecību, gan virtuālo realitāti. Jūsu veidotā programma dod daudz vairāk par informāciju, par zināšanām, par radošumu. Tā attīst jauniešu valstisko identitāti un veicina kritisko domāšanu un mēdīpratību. Viens no Latvijas skolas Somas panākumiem ir efektīva sadarbība starp kultūras un izglītības profesionāļiem, kas ļauj paplašināt redzesloku bez pārmērīgām izmaksām un administrēšanas. Taču, manuprāt, lielākais panākums, par ko varēsim pārliecināties nākamajās 10 gadēs, ir arvien vairāk jauniešu, kas jūtas piederīgi Latvijai, mūsu kultūra telpai. Jo dalība šajā programmā nebalstās uz biļetes iegādi vai ekskluzīvajiem ielūgumiem. Tā pienāks katram Latvijas jaunietim, neatkarīgi no viņu izcelsmes, no viņu līdzekļiem. Un es ticu, ka šis darbs ir pamanīts un novērtēts. Tādēļ vēlos jūs apsveikt šīs programmas 5-gadē, gan arī ar tās nostiprināšanu izglītības likumā. Brīnišķīgs panākums. Vēlos jums teikt vissirsnīgāko paldies par jūsu ieguldījumu jauniešu izglītībā un valstiskajā apziņā. Paldies programmas vadītājai Aijai Tūnai un visai Latvijas skolas Somas komandai. Paldies tiem tūkstošiem pedagogu, audzinātāju un nozares darbinieku, kas šajos gados ir strādājuši ar mūsu jauniešiem. Novēlu jums panākums arī turpmāk, un lai katra jauniešu skolas Somā ir jūsu dotās zināšanas, atbalsts un radošums. Un lai jums ir jauka jubilejas diena un jauka konference. Paldies jums!